Sveicināti, draugi! Tā nu sanāca, ka neuzreiz varēju ierakstīt kādu video pēc notikušā mūsu līderu apmācībām notikušajām, kas notika svētdien Rīgā. Tur konferences, ne konferences, varētu teikt, apmācību laikā, tas ir vesela diena zālē pavadīta, sapūta mani kondicionētāji, gaisa kondicionētāji, ja, virs galvas. Un tobrīd jau tas nelikās nekas īpašs, bet vakarā jau sapratu, ka balss ir ciet, sākas angīna. Un es paliku Rīgā viesnīcā, un, protams, ka līdzi tikai tas, kas bija tur nedaudz chlorofils, kas man tur vēl bija TFU sasmērēt, eteriskā eļļa, piparmētru eteriskā eļļa, ar to es smērēju no ārpus kaklu. Daudz dzēru tēju, bija olīvlapu tēja, olīvlapu kapsuliņas, dzēru tās. Un praktiski naktī jau ļoti sāpēja, bija sajūta, ka kakls ir tā kā izplaucēts tur, nevar norīt neko un ļoti sāp. Un ik pēc 2 stundām modos, cēlos, sildīju ūdenī un dzēru maziem malciņiem to olīvlapu tēju. Un klāt vēl visi vitamīni, kas man bija praktiski visu, kas bija paņemts līdzi, es izdzēru tur. Bet no rīta ap 7:00 sapratu, ka man sāpes ir mazinājušās, jā, kakls ir pietūcis, ir tāda dīvaina sajūta, jo es atceros, kā man no bērnības angīnas vienmēr ir bijušas no pašas bērnības, un tās angīnas man ilga parasti tā vidēji, 2 nedēļas, ātrāk es nekad netiku vaļā no viņām. Tad šeit praktiski 1 nakts laikā, kaut kur 8 stundu laikā, man izdevās noņemt sāpes, mazināt iekaisumu. Protams, kā braucot mājup, sapratu, ka man tā kā kaklu jau palaiž vaļā, bet man pazūd balss, gandrīz vispār parunāt nevar, un sākās klepus. Tas ir loģiski, jo tātad iekaisums ir un saaugstēšanās arī ir bijusi, kaut arī tāda veida. Lūk, šodien jau ir 3. diena, īstenībā jūtos labi, man temperatūra nebija vispār nemaz drusciņ, laikam tikai tāpēc, ka tikko ātri man izdevās noņemt to iekaisumu, kas bija mandelēs. Balss pamazām atgriežas, enerģija arī atgriežas, šodien biju koncertā, tāpēc jau ir labāk, vienīgi nevar izkontrolēt, kurā brīdī sāksies klepus, un nevis vienkārši klepus, bet tādas kā lēkmes nāk. Pie šī arī strādāju, šobrīd dzeru daudzreiz dienā lakricu, kas mīkstina klepu, dzeru sarkano āboliņu kā tēju, lai arī šķidrina limfu un vieglāk izvadīt ārā visus sārņus, kas rodas tieši šobrīd slimojot. Un, protams, pārējais viss kā parasti, uzturs un vitamīni, nekā īpaša. Tā kā ļoti ceru, viss būs labi. Tā gadās.